neeju viena pati uz lielveikalu, es nebraucu ar sabiedrisko transportu. Tad, kad ar šo te darbošanos kopā, es tā teikt, lēnām kāpju pāri pati savām bailēm. Nē, viena, bet es eju, nav tā, ka es pasaku nē. Tā kā es teiktu, maziem solīšiem kaut kādas pārmaiņas es izjūtu un, protams, pozitīvas pārmaiņas. Daļa no tavas trauksmes varētu būt vainojams klejotāja nervs, kas latīniski saucās valgus. Šodien mēs darbu veltīsim mūsu mīļotajam klejotāja nervam. Sarunāts? Ja. Esi ar mieru. Ja? Tad es saku Annai labdien! Sveika, Dace! Mēs esam kārtējo reizi tiekamies, un šoreiz tiekamies atkal tā kā mūsu filmē. Pastāsti, ko par šo laiku, ko mēs ar tevi esam strādājuši, kā tu jūties un kā tavs diskomforts ir mazinājies? Es varētu teikt tā, ka es esmu sajutusi kaut kādas nelielas, bet esmu sajutusi pārmaiņas. Kā jau es iepriekš teicu, tad šis te diskomforts un trauksmainības sajūta manī bija ikdienu un diezgan bieži, un tā iemesla dēļ es arī izvairījos no šiem te stāvokļiem un apstākļiem, kas manī tās sajūtas rada. Es neeju viena pati uz lielveikalu, es nebraucu ar sabiedrisko transportu un neapmeklēju šobrīd arī lielus pasākumus, kur ir liela cilvēku pūļi. Tātad izvairos no šādām situācijām, bet tad, kad ar šo te darbošanos kopā, es tā teikt, lēnām kāpju pāri pati savām bailēm. Tātad, ja iepriekš es nevarēju iet viena pati nekādā veikalā vai tirdzniecības vietā, ja, tad šobrīd mazā uzvara es varu teikt, kad ir benzīntanks, ja, kas arī priekš manis ir diezgan liela uzvara. Ja, tāpat arī es cenšos iet sabiedrībā, ja, ar cilvēkiem kopā ar kādu draugu, ģimenes locekli, kolēģi. Es neeju viena, bet es eju. Nav tā, ka es pasaku nē. Tā kā es teiktu, maziem solīšiem kaut kādas pārmaiņas es izjūtu un, protams, pozitīvas pārmaiņas. Ļoti jauki. Tad mums šodien ir mūsu kārtējais darbs, ko mēs strādāsim. Un es domāju, sāksim, jo es saprotu, kad izmaiņas notiek. Es gribu arī teikt, ka šīm izmaiņām tā arī jābūt, kad viņas nāk lēnām, jo tās izmaiņas, kuras notiek gan neiroloģiski, gan fizioloģiski tavā ķermenī, lai tu saņemtu no ārpasaules šos signālus, ka viņa nav apdraudoša, ir ļoti cieši saistīta arī ar tavu līdzsvaru izjūtu. Tātad tā ir šī priorecepcija, ko es jau pieminēju. Un tā būs lieta, kuru mēs pie kā šodien strādāsim gan ar manu metaforu, gan arī es uzdošu tev mājas darbu, ja? Jo daļa no tavas trauksmes varētu būt vainojams klejotāja nervs, kas latīniski saucās valgus, jo viņš arī atbild par ļoti daudziem procesiem, par kuriem tu patreiz vēl sūdzies, teiksim, par drusku tādu šo sajūtu telpā, kad viņi ir apdraudoši, ja, par drusku tādu varbūt līdzsvaru, ja, par elpošanu, par tavu sirdsdarbību, ja, varētu arī vēl teikt par šo baiļu sajūtu tauriņiem, tā kā vēderā, kā mēs to sakam, ja. Par šīm lietām atbild klejotāja nervs, un ja viņš mums nav pietiekoši stiprināts un stabils, jā, viņš var darboties pret mūsu pašsajūtām, radīt to, ko tu izjūti. Tādēļ šodien mēs darbu veltīsim mūsu mīļotajam klejotāja nervam. Sarunāts? Ja. Esi ar mieru. Ja? Labi. Tad es atkal tev piedāvāju ieņemt darba pozu. Ļoti labi, jā. Un šodien es piedāvāšu strādāt tev ar rokām, kad tu viņas brīvi, atbrīvojot pleciņus, saliksi rokas šādi. Jā, pat varbūt varētu teikt tā, kad noliec tā, tad tu viņas
pagriezt tā, tad lēniņām pacel uz augšu un pavērsi tā kā tā brīvi, viņas tā kā atbrīvo, un pat galvenais, lai pleci ir brīvi, jo darbs ir ar pašām rokām, un atkal rokas var darīt to, ko viņas pašas vēlēsies, tu varēsi to vērot, klausīties manā metaforā, un mēs tātad dodamies uz priekšu. Ļoti jauki. Jā, tad tev ir darba poze, pievērs uzmanību savai ielpai, izelpai, tu jau piever acis ļoti labi, sajūt, kā tavs kājas atbalstās pret grīdu, kā tu sēdi šai dijā, krēslā, ļoti labi. Un es tev piedāvāju šoreiz izvēlēties kādu patīkamu notikumu savā mūžā, tā varētu būt kāds ceļojums, kāds pārgājiens, varbūt pat Latvijā, varbūt arī kaut kur tu esi bijusi ārzemēs. Ļoti labi. Un tu dodies šajā patīkamā atmiņā, manis pavadīt ar tādām kopējām frāzēm, jo tu šo piedzīvojumu atceries un vēlreiz izdzīvosi. Un katrs piedzīvojums, katrs ceļojums ir ar savu sākumu. Vai tā ir taka, pa kuru mēs dodamies? Vai tā ir pilsētas iela, par kuru mēs ejam? Varbūt kaut kur ir jākāpj, jo tu gribi būt augstāk vai redzēt no augstuma, apkārtni. Katrā vietā, kurā mēs nonākam, ir kādas smaržas. Un tu viegli ievelkot gaisu, sajūti, kā ir šīs smaržas tev apkārt un izbaudi. Tu redzi šo apkārtni, ieskaties tajā un atrod kādu sīkumu, ko tu vari papētīt. Varbūt tas ir zieds, varbūt kāds koks. Varbūt tā ir dabas ainava. Ļoti labi. Mūsu dzīvē ir daudz ceļi, bet ir ceļi arī, kuri ved uz mūsu mērķiem. Un katrs ceļojums, kurā mēs dodamies, ir kāda mērķa piepildījums. Un tu esi šajā situācijā, savās atmiņās, savā patīkamajā notikumā, jo tas ir bijis tavs mērķis un tas ir piepildījies. Tādēļ izjūti savā iekšējā pasaulē prieku par sasniegto, jo tu esi šai vietā, tu esi sasniegusi savu mērķi. Ļoti labi. Izjūtot, tu vari padomāt, kāda emocija tev saistās ar šo izjūtu. Ļoti labi. Katrā mūsu ceļojumā ir arī kādi mirkļi, kuros mēs atpūšamies. Varbūt tu esi atsēdusies kādā parkā uz sola. Varbūt tā ir zaļa zālīte, kurā pat tu vari atgulties un paskatīties zidrajās debesīs. Tas vienmēr ir mierīgs. Varbūt peld kāds mākonis. Zildzidrām debesīm ir beznosacījuma mīlestība. Un mākonim ir beznosacījuma uzticība, kā citādi mākonis turētos pie debesīm. Un tā tavs ceļš, kas tev ir atvedis pie mērķa, ir tava patīkamā atmiņa, un tu esi šajās atmiņās. Šajā vietā.
atrodi pati sevī 3 brīnišķīgus resursus, kurus tu piedzīvoji šai ceļojumā. Ļoti labi. Es ceļojot parasti domāju par izbrīnu. Es tik ļoti vēlos par kaut ko brīnīties, kas mani pārsteidz. Es dodotos ceļojumā, gribu piedzīvot ko jaunu, jaunas garšas. Un katrā ceļojumā mēs baudām. Un tu vari atcerēties, ko tu baudīji šai ceļojumā, kādas garšas tu izjūti, kā tas tevi piepildīja, kā tu uzzināji kaut ko jaunu šajās garšās. Katrā ceļojumā es vēlos satikt un aprunāties ar tās vietas cilvēkiem. Viņi stāsta un es klausos. Es jautāju, viņi man atbild. Un es varu uzzināt tik daudz interesantu. Padomā, ko šajā ceļojumā tu uzzināji jaunu. Ļoti labi. Jaunais šad un tad mūs rada izbrīnu. Izbrīns mūs piepilda un mēs vēlamies šo jaunumu izzināt, lai to saprastu. Lai saprastu un mēs to varētu pielietot. Atvest uz mājām, lai atcerētos. Padomā, ko no šī ceļojuma tu atvedi uz mājām. Vai kādu jaunu recepti? Un varēji pagatavot un pacienāt savus tuviniekus. Varbūt tu atvedi fotogrāfējis un rādīji tās vietas, kuras tu redzēji, kuras tev pārsteidza, kurās tu izbaudīji mieru. Ļoti labi. Katrs ceļojums mūs bagātina. Es mirkli klusēšu, jo es vēlos, lai tu padomā par to, kā šis patīkamais piedzīvojums, šis ceļojums bagātināja tevi. Ļoti labi. Patreiz aiz loga mums ir iestājusies ziema, ko mēs tik ļoti gaidījām. Ir sacelti sniega vīri. Varam doties slēpot, baudīt ziemu. Ieejot mežā, tas ir klusuma pilns. Un kādreiz klusums var arī būt skaļš. Un kādreiz miers var būt satraucošs. Un rosība un trauksme var būt mieru dodoša.
kad rītā vai parīt tu iziesi laukā, spīdēs saule un tu varēsi vērot zildzidrās debesis. Tu palūkosies tajās un paņemsi šo beznosacījumu mīlestības mieru sevī. Un dos pretī savu beznosacījumu uzticību. Jo tavā sirdī mīt tava dvēsele. Un ar katru sirdspukstu tā dod ziņu par savu beznosacījumu uzticību. Ļoti labi. Un tu atkal pastrādāsi ar ielpu un izelpu. Dziļi ievelkot gaisu caur sirdi un izpūšot visu diskomfortu caur avotiņu, un tavas rokas pie katras izelpas tu ļausi tām lēnām atgriezties sākuma stāvoklī. Viņas to darīs pašas. Tu vēro ielpu un izelpu. Ļoti labi. Lai pie 6. izelpas tu vari atvērt acis, lai būtu šeit un tagad. Un iztaipīties. Un es šeit esmu nofiksējusi tavus resursus, ģimenes sports un darbs, bet pats svarīgākais man bija atcerēties tavu metaforu par tavu ķermeni, tavu mērķi, gribu justies droši savā ķermenī. Kā tu šajā ceļojumā juties savā ķermenī? Es jutos droši un pār mani valdīja pašpārliecinātība. Jā, un tur nevaldīja nekādas bailes vai satraukums. Es biju tur un tagad, laikam tā varētu teikt. Jā. Ļoti jauki. Nu, pienāca atkal brīdis, ka man būtu tev jādod mājasdarbs. Bet pastāsti man, kā tev iet ar iepriekšējo mājasdarbu? No sākuma es varu teikt, ka man bija diezgan vienkārši atrast savu diskomfortu. Ļoti ātri es spēju atcerēties visu, kas dienas laikā ar mani noticis, un diezgan ilgi man tā bilde arī bija priekšā, tā diskomforta bilde. Šobrīd es varu teikt, ka tas attēls un tā sajūta, viņa pazūd ātrāk, tā diskomforta sajūta. Un kas vēl bija interesanti, pašā sākumā man bija diezgan sarežģīti atrast momentu, kad es biju prieka pārpilnībā un tam līdzīgi, bet vairāk par to domājot, man tādi momenti atnāca vairāk un vairāk, kas man pašai bija tāds, ka es šito biju aizmirsus, kad ar mani kaut kā tā ir noticies. Un jā, ka tas uzdevums man arī palīdzēja atsaukt atmiņā daudz labās atmiņas un sajūtas. Pozitīvās atmiņas, tāda lepnuma par sevi. Jā, tas ļoti būtiski, ļoti svarīgi. Mums ir jābūt lepniem par sevi, jā, par to, ko mēs protam, par to, ko mēs darām, par to arī, kā mēs jūtamies. Un jo šis lepnums ir vairāk, jo arī tu vari būt ar tādu augstāku pašvērtējumu. Mājasdarbs tev šoreiz būs tāds, ka tu trenēsi savu līdzsvaru. Un līdzsvaru treniņam ir tā, ka tev jāizvēlās ir apsēsties uz dīvāna vai uz gultas, kur pretī tev ir taisna līnija. Tas var būt plaukts, tā var būt palodze. Ja? Novieto sev pa labi spilvens, pa kreisi spilvens, varbūt tādi arī palielāki spilveni. Ja? Tu apsēdīsies darba pozā,
skatīsies uz šo taisno līniju un pateiksi sev, kad es skatos ar abām acīm uz šo taisno līniju sev priekšā. Tad, kad tu to būsi pateikusi, tu acis pievērsi un brīvā kritienā kritīsi uz vienu, tātad uz labo pusi. Acis tev paliek aizvērtas, tu lēniņam vispirms pacelsi galvu, tad pacelsi plecus un visu ķermeni. Tad, kad tu jutīsi, ka tu esi atkal sākuma stāvoklī, atvērs acis, paskatīsies uz taisno līniju. Paskatosies uz taisno līniju, sev teiks, ka tu skaties ar abām acīm. Pievērsi un kritīs uz otru pusi. Un atkārtos tieši tāpat. Vispirms pacels lēnām mierīgi galvu, pabaudot savu pašsajūtu, un tad lēnām celsi augšā. Tad, kad tu sajūti, ka ķermenis tā kā ir pacels pilnīgi, atvērs acis un paskatīsies uz taisno līniju. Un tā atkārtos 5 reizes uz vienu pusi un 5 reizes uz otru pusi. Un tas būs brīnišķīgs līdzsvaru treniņš, kas trenēs tavu priorecepciju, tavu klejotāju nervu un tavu ķermeni, lai apkārtējo vidi, kurā tu esi, uztvertu adekvāti. Sarunāts. Sarunāts? Ja. Un tad tu dos man ziņu, kā tev ir pašsajūta un kā tev šis mājasdarbs ir veicies. Varbūt kādu vēl jautājumu, ko gribi pajautāt? Manuprāt, šobrīd nav. Viss ir skaidrs. Viss ir skaidrs. Labi, tiekamies nākamā reizē. Jā, paldies. Atā.